kad vecāki pušķoja Ziemassvētku eglīti, un es pa durvju šķirbu skatījos un visu to noskatījos. Un tagad arī apmēram kaut kas tāds tam līdzīgs notiek. Es ļoti labi visu saprotu, un te mēs kaut kādas spēlējam tādas paslēpes. Un man jātēlo, vai ne, tas, ka es nekā nezinu un neredzu. Jā. Halo, te Džemma Skulme. Cikos tam man jābūt tai Doma laukumā? Vārds Mākslinieku savienības priekšsēdētājai, Latvijas PSR tautas māksliniecei Džemmai Skulmei. Pagājušās mākslas dienās mēs aicinājām uz domāšanas svētkiem. Padomāt, vērtēt, raisīties spriedumam. Būs pareizi un svētkiem būs īstais noslēgums, ja jūs paši sev to vaicāsiet. Vai Nezinu, kāpēc man likās, ka mani vecāki aizgāja pāragri. Ļoti daudz, kas palika neizrunāts, un ļoti daudz, kur pietrūka viņu padomu. Kā man dvēsele nobriedusi. Man liekas, tas tomēr tikai uz laukiem ir noticis. Varbūt vairāk kā no vecākiem. Es sevi jūtu no vecmāmiņas. Acīm redzot, tāpēc, ka es laukos pie viņas biju. Un vēlāk man gribējās katru gadu. Vienkārši kā pavasaris nāca virsū, tā es nevarēju glābties. Vajadzēja šurp braukt, tādas suņi ilgas māca. Man jāteic, Ojārs arī ārkārtīgi mīlēja šo te vietu. Jā, vienu vasaru viņi abi ar tēvu dūšīgi te gleznoja Mālpilī. Visas mīļās vietas izzudušas, visas mīļās vietas tā vandalistiski izjauktas. Tad vairs arī negribējās braukt. Sievietes vienkārši ņēmušas ļoti daudz savās rokās, un tas ir iznācis ļoti dabīgi. Laikmets, kad sievietes tā loma ir vienkārši jāpieņem, ka viņa ir milzīga. Protams, pasaulē arī sievietes loma pastiprinās visur. Politikā vai ne, sievietes ir tomēr jau valsts vadībās, parlamentos. Protams, mākslā ļoti daudz sievietes darbojās un ļoti talantīgi darbojās un ir ar vārdu. Es nekad negribu uzsvērt sievietes lomu un negribu pārspīlēt. Sievietei ir nepieciešams vīrietis blakām, jo mēs redzam tik daudz sievietes, kas vienkārši, kur jūt, viņi ir tādi, tāpēc, ka trūkst tā vīrieša blakām. Tad vismaz kolēģiem tiem jābūt ir labiem, viņai jābūt starp vīriešiem. Jo citādi tās sievietes jau diezgan nepanesams arī paliek. Nepanesams arī tāds priekšnieka tipa sievietes, vai ne? Tomēr sieviete ir jūtīgāka vienkārši. Vienkārši jūtīgāka, tad emocionālāka. Un tā jāiet pie telefona. Viņas vīrs strādā Rezā? Viņam tur kaut kāda iespēja dabūt patreiz dzīvokli. Bet kas viņš Rezā ir mākslinieks? Un viņai vienkārši vajadzīga zīme. Viņš saka, vai nevar, teiksim, no Mākslinieku savienības veikt to? Nu, to nevar, jā. Man suņi nav kopti, un mans dārs ir nolaists. Bet tagad es jau diezgan izmisīgi metos pie zemes. Un laika nav, un es pat dažreiz ļoti nesakarīgi rīkojos tajā dārzā, un pat sev pārmetu to nesakarību.
Es nekad tāda īpaša pilsētniece nesmu laikam jutusies. Dārzs un bērni ir tie, kas nepiedod nepacietību. Un tava nepacietība un tava steiga, tā jau tur visvairāk atspoguļojās. Un manā dārzā viņi ir vairāk kā redzami. Nu, par saviem bērniem to es tā gluži nevarētu teikt. Man liekas, es esmu garīgā kontaktā. Vienkārši glezniecība mūs saist. Mums ir viens un tas pats amats. Viņi to dara katrs savādāk. Tas jau ir tas lielākais apmierinājums, ja viņi to paši dara un ja viņi ir atraduši katrs varbūt savu. Nu, Juris, protams, pilnīgi savu stilu, savus paņēmienus, savu redzējumu, savu dzīves skatījienu. Ko tad es varu vairāk vēlēties? Pēc, stāv tur. Un tur ar vienu roku. Vienu roku? Jā, tā. Viņš nevajag nespirkst. Nu, tagad, ja vējš būs, tāpat jau pirkst. Šis ierakstīs savas domas, nododam viņam, un viņš novīzē nodaļai, ka sagatavos to lēmumu jau tā kā par vajadzību. Novīzēsiet, vai jūs piekritīsiet tam vai ne, ja? Nu, bet var taču īsāk ar to visu izdarīt. Īsāk izdarīt. Kā to saprast? Художник творческой квалификации. Kā? Tas šāds absurds. Работает художником творческой квалификации. Ārprāt. Nu, vienmēr ir nepieņemams ir bijis tāds, birokrātijas gars. Negribās aizvainot ierēģiņus, bet varētu to nosaukt par tādu ierēdniecības garu. Tāds nedrīkst valdīt. Tāds tomēr, milzīgi rosās un liekas, ka tā ir kāda īpaša vara. Tā nes sev līdzi to rutīnu un inerci. Un man liekas, savā būtībā mākslinieks jau ir pretmets tam. Vienmēr. Un visos laikos tā tas ir bijis. Patreiz dzīvē uz to iet, un visas pārmaiņas ir tādas, kas liekas, ka nāk taisni tam visam par labu, lai tiktu ar to galā, un tomēr tas sīksti turās. Un man liekas, ka mēs esam ļoti daudz darījuši, lai arī palīdzētu gatavot to augsni, kur šobrīd vajadzīga. Mēs paši to sakām, aktīvā dzīves pozīcija, kur mēs arī palīdzam visādiem veidiem, ne tikai ar savu mākslu, bet jau ar savu vārdu, kur mēs palīdzam stiprināt, kur mēs palīdzam rosināt, ka tas arī mūs pašus aktivizē. Varbūt šī te diezgan liela spēka šķiešana valstiskā jomā, ja tā varētu teikt. Varbūt, ka tā palīdz saredzēt, māca varbūt saredzēt plašāk, tālāk. Tā pirmā mīlestība bija tāda meitenes mīlestība uz teātri. Bet ar Ojāru bija viss pavisam citādāk. Tas bija liktenis. Un man tagad grūti ir pateikt un grūti ir atšķietināt, kurš kuru veidoja. Uz Ļeņingradu, ja tā īsti atklāti jāteic, tad mēs aizbraucām, gribēdām būt kopā. Bet mēs arī jūtam nepieciešamību vēl turpināt mācības. Ļeņingrada tas mums nozīmēja Ermitāžu un filharmoniju. Tas bija tāds sarežģīts laiks, kurā mēs bijām. Tie bija 50. gadi. Sarežģīts laiks mākslā. Tām prasībām, kādas valdīja tolaik akadēmijā. Mēs bijām it kā citādi sagatavoti. Mums pārmeta nosacītību.
tas bija tieši tas labais. Un es domāju, ka tās studijas Ermitāžā, tās palīdzēja to saglabāt. Un Ermitāžs likās it kā mums piederēja. Mēs gājām katrs par sevi, katrs, ko gribējām skatīt, un tad mēs satikāmies, kur mēs bijām norunājuši, vai tā bija spāņu zāle, vai tā bija itāļu zāle. Ojārs bija tas, kurš man muzikā vispār ievadīja, varbūt profesionālāk. Viņa dienas bija skaitītas. Viņš to pats gan nesaprastams. Viņš teica, bet patiesībā es taču nevaru neko vairs gribēt no dzīves, jo es esmu nodzīvojis ārkārtīgi laimīgu dzīvi ar tevi. Un var jau būt, ka tās laimes ir bijis arī pa daudz, un par to laimi ir bijis jāsamaksā.
bija Viļņā tāda liela izstāde. Man jāteic atklāti, es Rīgā baidījos viņas izstādīt. Es baidījos tās nežēlības, jo latviešu skatītājs ir tomēr diezgan nežēlīgs. Un man nebija iekšējas vajadzības pēc tās cīņas ar skatītāju un pēc tā asiņainā dialoga. Tāda dialoga man notika ar tiem cilvēkiem, kur rokās bija mākslas vadība. Tad es esmu sev iestāstījusi vēl arī tā, ka konflikts ir vajadzīgs. Nu, tas ir tas ceļš, kas māksliniekam arī ir nepieciešams. Bet šī pretestība salauž arī. Viņa ļoti salauž. Mākslinieks jau ir patiesībā ļoti trausls. Viņš jau gan izliekās pašapzinīgs. Dažreiz tā ir poza, dažreiz tā ir jau iekšēji pašapziņa. Sieviete māksliniece. Sieviete jau ir arī ļoti trausla. Es zināju, ko nozīmē būt laimīgam. Tagad manī nav vairs tādas sajūtas. Nekas man sevišķi. Ne, varbūt vienīgi Jānīts. Bērns jau vispār ir kaut kāds tāds brīnums, arī neaptverams brīnums. Un man liekas, ka bērns ir tuvu tam noslēpumam, uz ko mēs visu dzīvi tiecamies. Jo viņš lūk ir pie tā izcelšanās brīnuma. Viņš ir tur, viņš no tā nāk un viņš zina. Un tad, ja es skatos viņam acīs, tad es to redzu, ka viņš zina vairāk nekā es par visu to, uz ko es eju un pēc kā es tiecos.